Dagdas 20 gadu jubilejas kulminācija svētku pēdējā dienā iesākās ar svētku gājienu. Cilvēki pulcējās pie Dagdas novada tautas nama, lai Rēzeknes pilsētas pūtēju orķestra pavadībā dotos uz parka estrādi, kur notika svētku noslēguma koncerts ar vietējo pašdarbnieku un vairāku viesmākslinieku piedalīšanos. Koncerta gaitā tika godināti tie cilvēki, kuri Dagdai esot pilsētas statusā, bijuši sabiedriski aktīvi un ar savu darbu popularizējuši Dagdas novadu Latvijā un arī citur pasaulē. Seko Dagdas novada pašvaldības vadība, domes deputāti, mazā dziedātāja Kristīne Sudraba svētku rīcības komiteja, folkloras kopa Olūteņi, tautas deju ansamblis Dagda, visus svētku dalībniekus iepriecina Rēzeknes pilsētas pūtēju orķestris. Nedēļas garumā mūsu pilsētiņā virmoja svētku prieks un izskanēja atzīšanās mīlestībā savai pilsētai un sveicieni 20. dzimšanas dienā. Nu ir pienācis svētku kulminācijas vakars.
Mēs visi jūtam piederību Dagdai. Dagda ir mūsu šūpulis. Un šoreiz, tā ir sanācis, ka mēs svinam 20 gadu jubileju Dagdas pilsētai un reizē arī esam iesvētījuši Dagdas novada karogu. Un visas nedēļas garumā esam veltījuši gan dzēsrindas, gan dziesmas un dažādas sporta aktivitātes par godu mūsu dzimtajai Dagdai. Mēs šodien godināsim dagdāniešus, kuri ne tikai dara savu ikdienas darbu, bet ar savu sabiedrisko aktivitāti, ar ieguldījumu jaunatnes audzināšanā, ar panākumiem sportā, ar kultūras pasākumu vadīšanu un organizēšanu, ar piedalīšanos mākslinieckā pašdarbībā, spēcina mūsu pilsētu un visu novadu kopumā.
Kuusis dāmu pop, visas arī var top. Ar abam kāju top, tu mana top modele. Top, top, top. Ar vienu kāju top, ar otru kāju top. Stava top modele. Top, top, top. Ar vienu kāju top, ar otru kāju top.